Latviešu radio. Balīte! Aiziet! People, are you ready? I said, I don't know anybody I said, people, are you ready to dance like you never ever did it before? Come on, are you ready to party like you never ever did it before? Give me some power. Čau, labvakar! Saki, kāda atmosfēra valda tur zālē? Ārkārtīgi lieliski Madonā. Man ir patiesi prieks, ka uz Latviešu radio balīti ir tik daudz ļaužu lūk. Jūs varat to redzēt arī šeit. Un patiesi sakot, es esmu pārsteigts, kad var latviešu tauta var līksmot, var priecāties pie latviešu mūzikas, ne tikai pie labiem R&B vai pasaules labiem hitiem, bet tomēr arī mēs, mūsu producenti Latvijā, spēj radīt kaut ko ļoti īpašu un ļoti skaistu. Iespēja vēl šajā vakarā redzēt Mārtiņu Freimani, Kristīna Zahāro būs arī, protams, uz skatuves kāps arī DJs Roberts Lējsmejers, protams, arī manā pavadībā mēs pavadīsim visu vakaru līdz pat rītausmai, un kā jau jūs jūtiet šajā brīdī dziedu skatuves Dženī Mei. Kādi pārsteigumi šovakar? Jā, pārsteigumi mums netrūks Latviešu radio balītē, patiešām. Pirmais jau ir tas, ka Dženī Mei izlozēs lieliskās un dārgās Ray-Ban saules brilles jau tūdaļ pēc īsa brīža. Visi tie, kas ir atnākuši ar stilīgām un krutām brillēm un arī paši ir ļoti stilīgi un interesanti. Kādam no viņiem būs laimīgā loze un kāds iegūs savā īpašumā saules brilles. Protams, neizbēgam ir lielā loze. Tad, kad nācāt iekšā, visi tie, kas nāca iekšā arī aizpildīja anketas, un visas anketas piedalās brīnišķīgā izlozē, kas dosies mums līdz uz Latviešu radio tūras finālu. Šis, kas vinnēs, tam būs iespēja ņemt sev līdz vesels 3 draugus kopā ar mums Latviešu radio balīti. Tūsēt līdz pat rītausmai uz Romantic Cruise. Mārtiņ, ko tu esi šajā vakarā sagatavojis Madonai? Jā, dziesmas. Mārtiņ, saka uzreiz pie reizes, ja mēs esam šeit, vai tu dosies līdz uz Tallinn Cruise? Jā, protams, jā, būšu tur uz vietas, jā, un tā kā man nav jūstlivība, jutīšos ļoti laimīgs. Jā, bet skanu visi pilnā sparā, un tāpēc arī šajā vakarā Mārtiņš kāps uz skatuves šeit Madonā un priecēs publiku. Paldies jums, un tiekamies jau vēlāk. Koncerts ir ļoti enerģētisks, uzlādējošs un garām nedrīkst palaist. Šī ir tāda pirmā reize Latvijā, kad Latviešu radio rīko šādu ballīšu sēriju. Katrā pilsētā, gandrīz katrā, kur mēs raidām, mēs taisām pasākumu. Un te uzstājās labākie latviešu mākslinieki, te ir iespēja nofotografēties ar viņiem, saņemt autogrāfu un pats galvenais arī iegūt kādas balvas. Un spēlē Kaspars Markševics, viņš spēlē grupas Music dziesmu dzimšanas dienu un tauta vienkārši ārdā.